Latviju apstāda indīgi augi. Esiet sveicināti, dārgie Tautas balss skatītāji! Šodien runāsim par vienu no Latvijā indīgākajiem augiem – latvāņiem. Šie augi aizvien biežāk sāk augt Latvijas savvaļas dabā. Esam ieradušies Žaņmuižā apskatīt šos bīstamos augus. Samsnauska latvāni. Latvijā zināmākās trīs sugas – Sibīrijas latvānis, Samsnauska latvānis un Mantagats latvānis. Sibīrijas latvānis ir vietējā suga, bet Samsnauska latvānis un Mantagats latvānis ir ievesti Latvijā kā kultūraugi. Latvāņu sulas satur indīgas vielas un ultravioletā starojuma ietekmē rodas šokējoši apdegumi. Visbīstamākais, protams, cilvēku veselībai ir Samsnauska latvānis. Augstākais latvānis, kas izaudzis Latvijas dabā, ir ap 4 metriem garš. Esam sazinājušies ar tās mājas iedzīvotāju, kura dzīvo bīstami tuvu šiem augiem. Vai jums bail no šī auga? Jā, man bail no šī auga, jo viņš ir ļoti indīgs un var izraisīt ļoti lielu sadurgumus. Vai jūs esat mēģinājis tos apkarot? Es neesmu mēģinājis, jo šī zeme nepiedara man, bet gan citiem saimniekam, un viņš netaisās pļauj šos indīgos augus. Es pat necenšos viņus apkarot, jo viņi ļoti indīgi, un es nevēlos uz sev kaut kur gūt apdegums. Paldies! Mēs ceram, ka šī problēma drīz tiks atrisināta un Latvija neieņems aizaugušākās valsts lomu. Līna Evansa, Katrīna Zariņa, Tautas balss. Latvija apstāda indīgi augi. Latvijā kā zināmākās trīs sugas – Sibīrijas latvānis, Samsnauska latvānis un Mantagats latvānis. Jā, sākam filmēt no jauna. Līna Evansa, Katrīna Zariņa, TV3 ziņas, Tautas balss, atvainojiet. Jūs esat mēģinājis tos nokarot vai apkarot? Vai jums bail no šī auga? No ko? Vai jums bail no šī auga? Bišķīt. Paldies! Par uzmanību.